Es ceru, ka spīdošās bruņas un princese Kadence nedomā, ka man ir par agru atgriezties Kristāla impērijā, lai viņus apciemotu, bet nemierīga sirds ir ļoti izaugusi, es pat nezinu, vai viņu pazīšu. Viņa ir viņu vienīgais mazulis krēsla, es domāju, ka būs diezgan viegli viņu atrast. Piedod, es zinu, ka tu gribi apciemot savu brāļameitu pēc iespējas biežāk, un es priecāšos, ka satikšu saules staru. Es tikai negribu iekavēt savas draudzības stundas. Zvaigžņu gaisma, tavs darbs Ponīvilā nekur nepazudīs. Turklāt mēs visi zinām, ka tu vari mācīties par draudzību jebkur, vai ne, Spike? Spaiks? Kas ir Spaiks? Tu esi Spaiks? Spike. Un kāpēc tu esi tā ģērbies? Jūs bojājat manu aizsegu. Kā jūs zinājāt, ka tas esmu es? Jo tu esi tu. Tikai meitali ar cepuri un brillēm, turklāt mēs šeit esam vienīgie. Taisnība. Spike, kāpēc tu esi maskējies? Pēdējo reizi, kad mēs bijām Kristāla impērijā, visi bija aizņemti ar mazulu un kristalizēšanos, bet man vienalga uzbruka uz ielas. Es neteiktu, ka tev uzbruka. Un šis ir tikai ģimenes apciemojums. Es negribētu, lai drosmīgā un varnā Spaika klātbūtne pārvērstos par cirka izrādi. Mēs sapratām, Kristāla ponija tevi dievina. Bet viņš izglāba impēriju 2 reizes. Bet es vienalga nedomāju, ka tava klātbūtne pārvērtīs mūsu ciemošanās par cirku. Nē, tad, ja es pareizi maskēšos. My little pony. My little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure. Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness. It's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Did you know you are my very best friend? Mans mazais ponijs. Laiki mainās. Ar maskēšanos vai bez tā Spike, es nedomāju, ka tev jāuztraucas, ka kāds tev uzbruks. Šeit neviena nav. Šeit izskatās kā spoku pilsētā. Man nav laba priekšnojauta. Jā, savādi. Man laikam nevajadzēs aizsegu. Tas ir drosmīgais un varnais Spaiks. Viņš atkal ir ieradies, lai mūs izglābtu. Spike! 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 Izglābt jūs no kā? Jā, kas šeit notiek? Kāpēc visi ponijas laipjas? Tā izskatās pēc princeses krēslas un viņas skolēniem. Bet kā mēs varam to zināt? Mēs to nevaram zināt. Ik viens no viņiem varētu būt. Tu zini. Jā, nu tas nav īstais Spaiks. Beidziet! Beidziet! Labi, šeit pilnīgi noteikti notiek kaut kas savāds. Tu domā? Kas tur ir? Tu nepazīsti draudzības princesi? Protams, ka mēs viņu pazīstam. Bet tas nenozīmē, ka tā tiešām ir viņa. Viss kārtībā. Viņi ir kopā ar mani. Un jebkurš drosmīgā un varnā Spaika draugs ir Kristāla impērijas draugs, vai ne? Izskatās pēc viņa. Tā tas varētu būt. Piedodiet, bet mums būs vajadzīgi pierādījumi. Mēs paši tiksim galā. Kadence, kas šeit notiek? Mēs varam paskaidrot krēsla, ja tā patiešām esi tu. Saulīte, saulīte, Mārīt mosties, klaudzini nadziņas un plīvini krēpes. Viss kārtībā, tā ir viņa. Protams, ka tā ir viņa. Kas šeit notiek? Nē, tāli ir manīts māneklis. Māneklis? Tas nav labi. Taisnība. Kopš karaliene Krisalisa izlikās par mani manā kāzdu dienā un iekaroja Kenterlotu ar savu palīgu armiju, mēs vairs neriskēsim. Mānekļi pārtiek no mīlestības, un kopš nemierīgās sirds kristalizēšanas impērijā ir vairāk mīlestības nekā jebkur citur Ekvestrījā. Iespējams, ka viņi ir ieradušies pēc mozuļa. Tāpēc mēs esam ieviesuši papildu sardzi. Pārbaudat katru poniju identitāti. Piedodiet, nemierīgā sirds tiešām nevarēja sagaidīt, ka tevi redzēs. Viņa ir izaugusi tik liela.
Mēs ar zvaigžņu gaismu darīsim visu iespējamo, lai viņu aizsargātu. Tas, kas esat šeit, jau ir liels atvieglojums. Karaliskā sārdze gribēja zināt, vai drosmīgais un varenais Spaiks vēlētos viņiem pievienoties mānekļu meklējumos. Tiešām? Nedomāju, ka tā ir pārāk laba doma, Spaik. Tas izklausās bīstami. Krēsla, tu runā par drosmīgo un varno Spaiku. Vai es kādreiz esmu bēdzis no briesmām? Viņš būs drošībā ar mūsu sārdzi. Bet varbūt jūsu sārdzi būs drošībā ar mani? Drosmīgais un varenais Spaiks, tu jau esi cīnījies ar ļaunajiem mānekļiem. Ko tu vari mums par viņiem pastāstīt? Viņi ir mānekļi, tātad viņi var mūs piemānīt. Jūs dzirdējāt? Šie briesmoņi var izskatīties kā jebkurš no mums, tāpēc esiet piesardzīgi. Un viņi var būt jebkur. Tāpēc mums būs jāpārmeklē pēc iespējas lielāka platība. Jūs meklējiet tur, un es meklēšu šeit. Jāpārskata šī vieta. Te nav daudz vietu, kur paslēpties. Ja vien tas akmens ir māneklis. Labi, akmeni. Kā es varu zināt, ka tu tiešām esi akmens? Tu neko neteiksi, jā? Tu nevari mani piemuļķot. Labi, varbūt drosmīgajiem un varenajam Spaikam ir laiks doties aizsargāt sargus. Tas ir tikai mans atspulgs. Tā ir tikai mana iztēle. Māneklis. Ak, Dievs! Nē, pagaidi, nāc atpakaļ! Tas ir negaidīti. Ledus ir diezgan slidens. Es negribu, lai tu savainojies manis dēļ. Tu mani izglābi? Viss kārtībā, es zinu, ka tu negribi ar mani draudzēties. Pagaidi. Es nesaprotu. Mānekļi parasti ir ļauni, vai ne? Ļauni? Nu, nes. Es vienmēr esmu gribējis draugu. Jau kopš brīža, kad es izšķīlos no savas olas. Es piedalījos uzbrukumā Kenterlotai karalisko kāzu laikā, bet es nekad nebiju redzējis tik īstu draudzību. Es nevarēju to nozagt un izsūkt visu mīlestību. Es gribēju tajā dalīties. Pēc tam es sapratu, ka es vairs nevaru dzīvot starp savējiem. Es devos meklēt mīlestību, bet... Es esmu izbadējies, un Kristāla impērijā šobrīd ir tik daudz mīlestības. Tā mani atveda šurp, bet es nevaru to izturēt. Tā nāk no kristāliskās kristalizēšanās. No visurienes plūst gaisma un mīlestība pret mazuli. Piedod, es esmu tik izsalcis. Ja man būtu draugs, varbūt mīlestība, ko mēs dalītu. Mani uzturētu, bet es nedomāju, ka Kristāla ponija grib ar mani draudzēties. Ja nu es tev teiktu, ka ir kāds ponijs, ko viņi tik ļoti ciena un abrīno, ka viņš varētu viņu pārliecināt. Ja vien tā būtu taisnība. Tā ir taisnība. Tas esmu es. Spaiks. Spaiks? Drosmīgais un varenais? Tu pilnīgi noteikti esi par mani dzirdējis. Nē, bet mani uzaudzināja ļauna karaliene. Mani sauc Toraks. Es nespēju noticēt tam, ka tu man palīdzi. Kāpēc? Vai neviens ponijs nekad pret tevi nav izturējies jauki? Piedod. To izraisa tāds jaukums. Tu joprojām gribi ar mani draudzēties? Protams. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es varu pārliecināt visu Kristāla impēriju, lai arī viņi ar tevi draudzētos. Bet varbūt man vispirms vajadzētu ar viņiem parunāt. Ko tu ar to gribi teikt? Tu redzēji mānekli? Vai tu viņu sākāvi?
Mānekļa sakaušana būtu drosmīgs apliecinājums, bet vai jūs zināt, kas būtu varani? 2 mānekļu sakaušana, visu mānekļu sakaušana. Mānekļa nesakaušana, jo es ar viņu sadraudzējos. Īsu brīdi es domāju, ka tu runā nopietni. Iedomājies draudzēties ar mānekli. Es runāju nopietni, viņš grib ar mums draudzēties. Kā tad? Tu esi ne tikai drosmīgais un varenais Spaiks, bet arī smieklīgais Spaiks. Es nejokoju, māneklis ir jauks. Piedod, bet man tas nešķiet smieklīgi. Mānekļu karaliene Krisalisa nolaupīja kadens un nobūra mani. Neviens māneklis nav jauks. Taisnība, spīdošās bruņas. Piedod, tas bija slikts joks. Nu, ko viņi teica? Cik daudz jaunu draugu es esmu ieguvis? Viss nenoritēja gluži kā plānots. Es saprotu. Paldies, ka mēģināji. Es nevaru teikt, ka esmu pārsteigts. Kā gan ponija, kur izskatās šādi? Varu uzticēties kaut kam, kurš izskatās šādi. Es domāju, ka man ir ideja. Spaik, ja tu vairs nemeklē mānekli, mums ar zvaigžņu gaismu noderētu tavu palīdzību. Mēs meklējam aizsardzības burvestību nemierīgie sirdī, un neviens cits ponijs neprot veidot tādus pierakstus kā tu. Patiesībā, krēslā, es gribēju tevi iepazīstināt ar manu draugu, Kristālu Nagu. Kristāla Nagu. Ar manu draugu Kristāla Nagu. Prieks iepazīties. Man arī prieks iepazīties. Kā tu pazīsti Spaiku? Mēs ar Spaiku viens otru pazīstam jau ļoti sen, kopš Egoistrijas spēlēm. Tad mēs satikāmies. Kopš tā laika esam draugi. Vēstuļi draugi! Spaik, tu būtu varējis izmantot manu vēstuļu draugu rakstām spalvas kompletu. Kāpēc tu man to nestāstīji? Es viņam rakstu tikai tad, kad jūs ar zvaigžņu gaismu mācāties. Man patīk lielīties visiem maniem draugiem ar manām vēstulēm no drosmīgām varnā Spaika. Mēs ar zvaigžņu gaismu tiksim galā, ja tu gribi pavadīt laiku ar savu draugu. Lieliski! Kristāla Nakts man apsolīja izrādīt pilsētu. Tas bija lieliski! Es taču tev teicu. Kristāla Nakts ir gandrīz tikpat izklaidējošs kā Spaiks. Šī vieta ir viss, par ko es jebkad esmu sapņojis. Bet es nevaru mūžīgi izlikties par Kristāla Nagu, vai ne? Nomierinies, tu viņiem patīc. Drīz vien visiem ponijiem būs vienalga, ka tu esi māneklis. Spaik? Krēsla man teica, ka tu esi kopā ar draugu. Un jebkurš drosmīgā varanāk draugs ir arī mans draugs. Viņa ir tik skaista. Viņu ieskauj tik liela mīlestība. Lūdzu, piedodiet. Es nevaru apstāties. Spaik, ej prom no mānekļa! Pagaidiet, nē, jūs nesaprotat. Šis māneklis izlikās par tavu draugu, lai tiktu pie mazuļa. Kāds gan tam varētu būt cits izskaidrojums? Es nezinu. Ķeriet viņu, neļaujiet viņam aizbēgt. Es ceru, ka tavam draugam viss ir kārtībā. Jā, es arī. Spaik, tev vajadzētu sameklēt Kristāla Nagu, kamēr mēs ķeram mānekli. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viņš negrib mani redzēt. Izklīstiet, māneklis droši vien ir kaut kur netālu.
Patiesībā es esmu diezgan pārliecināts, ka viņš aizbēga no šejienes pēc iespējas tālāk. Bet man šķiet, ka es zinu, uz kurieni. Toraks! Es gribu tev atvainoties. Man vajadzēja tevi aizstāvēt. Toraks! Es zinu, ka tu esi te. Liec mani mierā. Vai vari man palīdzēt? Tu domā, ka es tev palīdzēšu? Es esmu ļauns māneklis. Tu esi mans draugs. Un man vajadzēja būt tavam draugam. Viss kārtībā. Es zinu, ka tas nav viegli. Visi Kristāla impērijā tevi mīl. Es nevaru prasīt, lai tu no tā atsakies manis dēļ. Tev nav tas jāprasa. Ko tu darīsi? To, ko man vajadzēja darīt jau no paša sākuma. Uz priekšu, uz priekšu! Es zinu, ka mums ir jāuzmanās no mānekļa, bet vai šis viss tiešām ir nepieciešams? Ja te ir viens māneklis, iespējams, ka šurp dodas vesela armija. Taisnība, bet zvaigžņu gaisma arī nekļūdās. Šis viss jau kļūst nedaudz nekontrolējami. Es saprotu, bet es nezinu, ko citu man darīt. Es zinu. Spike, ko tu dari? Ej prom no tā briesmoņa. Nē, viņš nav briesmonis. Viņu sauc Toraks, un viņš ir mans draugs. Vai jūs teiktu, ka es esmu varonis, varens un brašs, ja es jums izstāstītu, ko neticamu? Dažreiz es baidos un pieļauju kļūdas, un es neesmu tik varonīgs, kā šķiet. Bet ja diena var pārtapt par nakti, un tumsa pārvērsties gaismā, tad kāpēc gan māneklis nevarētu mainīties? Katrs ponijs ir atšķirīgs. Nekādas divas sniegpāršliņas nav vienādas. Es domāju, ka esmu stiprs, bet es kļūdījos, kad aizmirsu draudzību un laipnību. Bet ja diena var pārtapt par nakti un tumsa pārvērsties gaismā, tad kāpēc gan māneklis nevarētu mainīties? Vai jūs teiktu, ka es esmu varonis, varens un brašs, ja es jums izstāstītu, ko neticamu? Šis māneklis mani pazīst, un viņš būs man blakus par spīti visam. Bet ja diena var pārtapt par nakti un tumsa pārvērsties gaismā, kāpēc mēs nevaram noticēt? Kāpēc mēs nevaram noticēt? Kāpēc mēs nevaram noticēt, ka māneklis var mainīties? Spike, es ar tevi tik ļoti lepojos. Tiešām? Protams, tu šeit Kristāla impērijā esi slavenība, bet tu riskēji ar visu sava drauga dēļ. Es nevaru iedomāties neko drosmīgāku par to. Kā draudzības princese, es cenšos rādīt piemēru visai Ekvestrijai, bet šodien tas bija Spikes, kurš man iemācīja, ka jauns draugs var nākt no jebkuras vietas. Laikam ikvienam ponijam vēl ir daudz, kas jāmācās par draudzību, pat man. Un ja Spikes saka, ka Toraks ir viņa draugs, tad viņš ir arī mans draugs. Paldies! Kristāla impērijas vārdā es gribu tev piedāvāt savu draudzību. Un esmu pārliecināta, ka visi mani pavalsnieki arī ir gatavi to darīt. Jā!
Laipni lūgts Kristāla impērijā, Toreks. Piedod, ka mēs neatvēlējām laiku, lai tevi iepazītu. Varbūt mēs varam to mainīt? Tos būtu lieliski. Es gribu zināt pilnīgi visu par draudzību, un varbūt kādu dienu es varu šīs zināšanas aizvest atpakaļ uz mānekļu karaļvalsti. Ja mēs iemācītos, kā radīt mīlestību vienam pret otru, varbūt mums nevajadzētu to atņemt citiem. Par drosmīgo un varno Spaiku. Izskatās, ka tev tomēr visu laiku bija taisnība. Par ko? Draudzības mācību stundas var notikt jebkur. Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zana Aļēna, ierakstīts skaņu studijā Man Productions.